no sirmo. Šodien čurām un pedaltas, kas var pučos dod. Salta gulta cauri, krākli nepiesbrauc un augs. Un kur eji beitas tevi līku, kuri sauc. Čim, rītam tām, vajag pretīgi. No jā, kā dāmu derībās? Zini? Laika labi. Paspējām divas rātiņas sarunāt. Sakas mēs šeit, varēs to arī ievērtēt. No jau, kas tev es te vērtētāju? Ne man tās pieredzes, ne prasmes, bet doties Facebookā un draugos gan smāk pa pilnu programmu. Iesaka tev arī. Kā tu domājies kāds vakarējies, vai? Skaties, pirmo sauc Rodze. Redzi? Tādas acis. Pagaidi, es taču neesmu pateicis pašu galveno. Es visos savos sociālajos tīklos nomainīju vārdu un uzvārdu. Tālāk var mierīgi paskatīties, ka jau saprotu, ne? Viltnieks. Nu, un kā tie tagad sauks? Jānis Liepiņš? Nu nē, Rudolf. Jā, man arī ļoti patīk. Es te draugiem šeit diezgan bieži nāku. Atsāksies rakstu, smuki viesveidi. Nu jā, es gluži nemācēšu tev atbildēt. Bet, tad jau jānāk te strādāt, ne? Vai jau izvēlējāties? Man to pašu to parasti. Es domāju, ka šeit es pirmo reizi. Jā, nu man to pašu, ka es parasti jau pirmo reizi kaut kur esmu. Un kas tas būtu? Kosmīti, protams. Es vienmēr ņemu kosmīti, kad esmu kaut kur pirmo reizi. Ietestēju vietas ideāla metode. Mēs izmantēju, re? Brīvi. Vai nebūs ātrāk atšķirni? Labi, jā, protams. Pagaidiet, līdzi. Labi. Lūdzu. Jā. Paldies. Ak, Dievs, cik es briesmīgi izskatos. Es esmu tik bāla. Man jāpierakstās uz solāriju. Tu nespēji iedomāties tā universitāte un nogalināt. Ja pasniedzēji ir sajuši prātā, viņu liek pasakotas neļādzīgas komunikāciju teorijas. It kā mēs pēc draugu skaits neparādījuši to, cik slabi komunicēja. Bet tā jau universitātē ir. Tev nepatīk lasīt par teoriju? Nu, man ir teorija par to, ka lasīšana sanāks no man gadīgo intelektu. Interesanta teorija. Pastāstīs vairāk? Nu, kā? Dabīgais intelekts ir eko-domāšana. Tā, tu jau saproti. Jā, lai. Klausies, man draudzītei daudz. Ko ir tas izšķilēs? Laidžam? Tu zini, es šodien galīgi nevaru. Man rītdien laboratorijas darbi no paša rīta. Un tu jau zini, kā tev universitātē iet. Nu, riktīgi žēl. Ok, tad es tev piezīmīšu. Nē, es labāk es tevi piezīmīšu. Man šķiet tās numurs. Labi, gaidīšu sani. Nu, ko tu grozi galvi? Nebūs. Nu kā nebūs? Facebookā skatījāmies ļoti simpātiska meitene. Skatos uz vietas, labi. Man jau arī viņa Facebookā patikās. Bet tur viņi izrādījās ar savu mākslīgo intelektu, bet atnāca ar dabīgu. Nekas. Rītdien būs labāk. Rītas tikšos ar Alību. Skaties. Redzi? Nekas. Rītdien būs daudz labāka diena. Jauna diena, jaunas iespējas.
veida aprenences, viendo pruebas salvamos la paz. Se veían un gavilé de ganas, gracias a mis feas de la vida. Y entonces, que no me va, y cinco muertas de la vaina, ya no la vaina, las cosas ya no voy a vaina. Y que no me va, vaya es nuestro de la vaina. Sveika, Alīna. Jāni, prieks iepazīties. Nu, ko tad, varbūt sākumā pasūtam dzērienus? Jā, labi. Viesmīl. Tā, man būs viskijs, bez kolas, bez laima, bez ledus un ātrāk lūdzu. Atversīsim pie valdu. Gaišo, Protams. brīvi, bez problēma. Nu tad, ar ko tu nodarbojies? Es studēju, strādāju par elektriku. Ak, elektriķi. Bet, Un, ja nav noslēpums, cik elektriķis mūsdienās pelna? Nu tā, plus mīnus apmēram. nu, baigi daudz jau nav, bet iztikšanai pietiek. Nav Pēc daudz. studijām nebūs labāk. Bet, Un kā ir mašīnas sanāk nodrošināt? Ar ko tu brauc? Audi, BMW, Opel, Kia? Rīgā jau nemaz mašīna nav vajadzīga. Visi var aizbraukt ar sabiedrisko transportu. No Purcijiem līdz Rīgas centram tikai pusstundas brauciens. Tas taču ir ideāli. Es lūdzu, būšu atpakaļ. Zini ko, nu nesteidzies. Halo, Liene? Čau! Nē, es te bezmaksas dzēriens atnācu iedzert. Kādu neveiksmnieku no Purcijiem. Viņam pat mašīnas nav un elektriķis atradies. Nē, ar Žani mēs vēl kopā. Kā žokas šodien pirks. Es zinu, ka ir vasara, bet ja viņš ziemā man būs aplis, man vismaz kažoks paliks. Nopietni, atbrauks pakaļ. Labi, es ātri atkratīšos, tiekamies pēc pāris minūtes. Un viņš nakķu. Pierod, pēc cik ilgi? Nekas mums dzēriens atnesa. Kāds stiprs, bet man jāsteidzās. Kaut kas noticis? Mammai sunīgs nopietns. Šausmas. Bet nekas, aizdīsim pie ārsta, varbūt paliks labāk. Jā, bet mēs vēl varam paskatīties, vai ne? Vēlāk. Tu zini kā? Tu samaksā, un es tev piezīmīšu. Es skrēju mammai palīgā. Jā, nesa dzērienus, dzirdēju, kā tai mammai aizgāja palīgā. Pirmkārt, mammu sauc Ešalis, un otrkārt, viņš viņai pirks tādu karstu. Zini, man liekas tādu īstu meiteni šai pasaulē vairāk nemaz nav. Ilzīt! Nu, ejam? Pagaidies, tu vari bišķīt uzgaidīt. Man ir mazās vīriešu darīšanas. Iepazīsties, tas ir mans draugs Jānis, mēs futbolu kapājam. Jāni, iepazīsties, tā ir Ilzīte, mana mīļākā no manām māsīcām. Un, tad tu varēsi aizkavēt. Protams, man alus par kā neaiztiks. Tev tēģi varbūt mīļāko. Būtu jauki, jā. Mežrozītes. Ilze, Jānis. prieks. Gunārs vienmēr liek tev izklaidēt cilvēkus, kamēr liek uz sev gaidīt. Bieži jau ne, bet es ar prieku. Kā tu viņu pazīst? Mēs agrāk kopā spēlējām futbolu. Tagad jau puķu krāja puķi, bet draudzību mēs vēl skūdinām pie Alsavas. Bet tu biji mācīts, ja? Nu, jā, tā sanāk. Neredzētu. Jā, nesanāk jau te Rīgā, vairāk sanāk ceļā Rīga, Jelgava, Rīga, braukāt. Tev lauksaimnieko studēt? Jā. Par ko? Zini par zaķīšiem un kaķīšiem. Nopietni? Man arī mājās ir sunīgs. Liels? Tāds paudzies jau būs.
Nu, 2 gadi tu līdās būs vai kā? Un kā tas sauc? Nu, Reiksis, tāds draugs ir. Skatos labi izklaidēji. Ilze, ejam. Ja tu varam, ne? Tu ne... Jā, nemaz tā neticējās, ka vēl joprojām var iepazīties lokomobīļi.